Nu ko? That's it, that's all. Mēs esam to paveikuši. Jāni, kā tu jūties? Es nesatīšu, kā jūtos, bet teikšu paldies visiem, kas mums atbalstīja. Paldies visiem draugiem, ģimenei, kam vēl. Jā, Osītim. Osīt, tu esi monsters. Paldies tev par palīdzību. Tu biji no pirmās dienas kopā, kad mums tas projekts radās. Bet pats galvenais, ka tas ir izdarīts. Viss. Vairs nav jāskan no rīta tumsā, 30 km. Cik? Pēc 3 nedēļas, un pēc tam atkal mēs satiksimies 7 no rīta. Viss. Uz Mieru ielas labi. Un skriesim pa sliedēm uz Meža parku. 10 km. Nē, es par nakti gulēšu mierīgi, vairs neko, bet izdarījām. Un patiesībā baigi labais laiks. Es ne paši pārsteigtu. Uli monsters, tas bija jāpierāda, un to visi zina. Bet, labi. Nē, bet zini kā, man gribās pateikt bišķiņ par to trasi tomēr. Pasaki bišķiņ par trasi. Visiem tiem cilvēkiem, kas domā, ka, tā kā Ņujorkas maratons ir, es nezinu, ko viņi domā, bet viņš nelīdzinās absolūti tam, ko varbūt jūs esat skrējuši Rīgā, jo tā trasa nav gluda. Tā kā, ja Rīgā ir 2 tilti, un tas ir arī viss pārējais ir gluds, tad šeit ir pārsvarā kāpumi un kritumi. Tas ir svarīgi. Lai viņi atbalsta noskrien paši. Jā, bet tas ir svarīgi, lai viņi zina, kam gatavoties. Un atceries, ko mēs sākumā teicām, ka tā kā būs baigi viegli skriet. Nifigā nebija baigi viegli skriet. Lopšiem, super, jā? Ir beidzies. Es to drīkst ģērties tagad? Nē, tu nedrīkst ģērties, jā. Parādi savu numuru. Es jau parādu, manēšu tā. Reku tavējais numurs, reku manējais numurs. Pietiek, viņai jābūt īsam un foršam. Davai, bučis. Čau.